Zodiaka zīmes un to motivācijas avoti. Katrai zodiaka zīmē ir savi unikālie motivācijas avoti, kas veicina panākumu gūšanu un personīgo izaugsmi. Zināšanas par to, kas mūs motivē, palīdz labāk sasniegt mērķus un atrast iedvesmu ikdienā. Zodiaka zīmju motivācijas avotu izpratne sniedz vairākas praktiskas un personiskas priekšrocības. Pirmkārt, tās palīdz labāk izprast sevi un savas dabiskās vajadzības un tieksmes. Zinot, kas mūs motivē, mēs varam efektīvāk koncentrēties uz mērķu sasniegšanu un izvairīties no situācijām, kas mūs iztukšo vai nomāc. Tas var uzlabot ne tikai karjeras attīstību, bet arī ikdienas lēmumu pieņemšanu. Otrakārt, zināšanas var būt vērtīgas attiecībā ar citiem cilvēkiem. Saprotot, kas motivē draugus, ģimeni, kolēģus, ir vieglāk atrast kopīgu valodu un veidot harmoniskas attiecības. Jo, piemēram, ja partneris ir lauva, visvairāk viņš novērtēs atzinību un komplimentus. Savukārt, ja partneris ir jaunava, viņš jutīsies motivēts, ja būs labi organizēts un skaidri saprotams. Treškārt, zināšanas par motivācijas avotiem var palīdzēt atrast atbilstošāko karjeras virzienu un darba vidi. Jo katras zīmes pārstāvim ir sava dabiskā talantu spēja un intereses, un to apzinoties, ir vieglāk pieņemt svarīgus lēmumus par savu profesionālo attīstību. Un visbeidzot, šīs zināšanas var izmantot arī personīgajai izaugsmei. Ja apzinies, kas tev visvairāk iedvesmo un virza uz priekšu, var mērķtiecīgāk plānot savu ikdienu un ilgtermiņa mērķus. Astroloģija palīdz būt kā noderīgs rīks, lai labāk saprastu sevi un apkārtējos cilvēkus. Bet kāda ir katras zodiaka zīmes motivācijas avota sakne? Ugunszīmēm, kas mums ir auns, lauva un strelnieks. Auns motivējās no izaicinājumiem un sacensību gara. Viņiem ir svarīgi būt pirmajiem un pierādīt savu pārākumu. Lauva iedvesmojās no atzinības un apbrīnas. Viņiem ir svarīgi būt uzmanības centrā un saņemt novērtējumu par paveikto. Strelnieku motivē brīvība, piedzīvojumi un iespēja izzināt jaunas lietas. Viņi tiecas pēc personīgās izaugsmes un ceļojumiem. Zemes zīmes, Vērsis, Jaunava un Mežāzis. Vērsis motivē viņu stabilitāti un materiālā drošība. Viņi ir gatavi smagi strādāt, lai sasniegtu komfortu un greznību. Jaunava iedvesmo precizitāti, pilnveidošanās un sakārtota vide. Viņiem motivācijas sniedz iespēja radīt kārtību un efektivitāti. Un Mežāzi motivē panākumi un augsti mērķi. Viņi ir ambiciozi un neatlaidīgi tiecoties pēc stabilas karjeras un atzinības. Savukārt gaisa zīmes, kas mums ir Dviņi, Svari un Ūdensvīrs, Dviņi motivē viņus jaunu informāciju, komunikāciju un iespēju dalīties zināšanās. Viņi meklē daudzveidību un dinamiku. Svarus iedvesmo harmonija, skaistums un laba sabiedrība. Viņi motivējas no attiecībām un spējas rast kompromisus. Savukārt Ūdensvīrus motivē inovācijas, jaunas idejas un spēja ietekmēt sabiedrību. Viņi tiecas pēc progresa un brīvības. Un visbeidzot ūdenszīmes, Vēzis, Skorpions un Zivs. Vēzi motivē emocionālā drošība un tuvāko labklājība. Viņiem ir svarīgi radīt stabilu un mīlestības pilnu vidi. Skorpioni iedvesmo spēks, noslēpumi un dziļas pārmaiņas. Viņi tiecās pēc intensitātes un patiesības. Un Zivis motivē radošums, garīgums un empātija. Viņi iedvesmojās no sapņiem un emocionālās saiknes ar citiem cilvēkiem. Tāda bija katras zodiaka zīmes motivācijas avota informācija. Spied laiku šim video, seko manam kanālam. Ja vēlies uzzināt vairāk par savu horoskopu, nāc uz individuālu konsultāciju. Ja nē, seko katru nedēļu jaunākajai astroloģiskajai informācijai un tiekamies jau drīz.